Šajā stundā notiek liela pārmaiņa. Daudzi pāriet Dieva apsolījumos, bet pirms tu ieej jaunajā, vispirms ir jānotiek noņemšanai un pārorientācijai. Tāpat kā šaha spēlē, pirms viens ķēniņš var tikt novietots, citam ķēniņam ir jābūt noņemtam. Es garā turpināju dzirdēt labās ziņas un sliktās ziņas. Daudziem tas būs rūgteni salds. Dažas attiecības, ģimene, draugi un ilgstoši sakari nevarēs tev doties līdzi, bet citiem šis ir tavs brīdis ieiet derības šķirstā, vietā, kur ir dievišķa aizsardzība, drošība un apsolījums. Daži, kas tiek aizvākti, patiesībā nebija tev par labu. Viņi slepeni bija nolikti, lai aizskavētu, novērstu uzmanību vai bloķētu tavu pāreju. Bet kunga vārds nāca pie viņiem: atgriezieties un dodiet ceļu. Tā kā viņi atteicās atgriezties un atkāpties, pats Dievs viņus tagad noņem. Tāpēc sagaidi gan labas, gan sliktas ziņas šajā sezonā. Bet esi drošs, beigās tas viss nesīs līdzsvaru, kārtību un mieru, lai tu pilnībā varētu pāriet savā jaunajā. Daniela 2:21. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, viņš dod gudriem gudrību un saprātīgiem saprašanu. Dievs rādīja ciparus 727, tas nozīmē šķirsts, zārks, lāde. Daudzi ieies drošības šķirstā, saglabāti viņa derībā. Citi ieies zārkā, jo pretojās viņa gribai un nocietināja savas sirdis. Šī ir dievišķās apmaiņas stunda, pāreja pārējai.